Sveicināti, mīļie! Parunāsim par vēl vienu ļoti interesantu produktiņu. Saucās fenugrek un timjāns. Tātad patiesībā, teikšu tā, grieķu trigonella un timjāns, vai arī vēl viņu sauc sierāboliņš. Un tie ir divi ļoti unikāli augi, salikti kopā vienā kapsuliņā. Ko tad viņi dara? Te ir ļoti plašs apraksts. Es mēģināšu jums pastāstīt, ka tas tik tiešām ļoti vērtīgi. Pirmkārt jau radīts šīs produkts, tieši saliekot divus šos produktiņus, divus augus kopā kapsuliņā, radīts elpošanas sistēmai, gremošanas sistēmai, imūnsistēmai, tā kā, stiprināšanai, uzlabošanai. Bet tiem, protams, ir ļoti plašs spektrs, un tad, tieši tā sierāboliņš, jau grieķu trigonella. Ko viņa dara? Saglabā gremošanas sistēmas komfortu, uztur kuņģa sulas normālu skābuma līmeni, uztur normālu cukuru un holesterīnu, atbalsta un stiprina imunitāti. Pēc izskata grieķu trigonellas, jeb sierāboliņa sēklas nedaudz līdzīgas griķu sēklām, un tās plaši pielieto kulinārijā. To pievieno kariem, adžikai, hmelis un eli garšvielām, savas specifiskās smaržas dēļ. Arī produktā no Nature Sunshine, kas ir vēnam varigon, mēs varam saklausīt šīs te grieķu trigonellas specifisko smaržu. Grieķu trigonellu īpaši pielieto arī Eiropas, Āzijas medicīnā, jau senajā Eģiptē, Grieķijā. To izmantoja druģa ārstēšanai, tāpat respiratoro un zarnu problēmu ārstēšanai. Kārlis Lielais to izmantoja pret plikpaurību, jo sierāboliņš satur daudz nikotīna skābes, kas paplašina galvas asinsvadus, padarot izteiktāku matu folikulu barošanu, tādā veidā veicinot matu augšanu. Ēģiptes harēmos sievietes arī baroja ar sierāboliņu, lai tām būtu skaisti kopti mati un āda. Vēl senajā Ēģiptē sierāboliņu izmantoja dzemdību atvieglošanai un laktācijas pastiprināšanai. Eiropā no seniem laikiem to izmanto pie sāpīgām mēnešreidzēm. Ķīnā, lai mazinātu sāpes vēderā un ārstētu impotenci. Sierāboliņa, jeb grieķu trigonellas sēklas, satur ļoti daudz minerālu vielu. Selēns, magnijs, tādi spēcīgi antioksidanti. Magnijs arī kā spazmolītiķis. Kāliju, cinku, varu, vitamīnus A, C, B, ēteriskās eļļas, holīnu, fermentus, neaizvietojamās taukskābes kā lizīnu, kam ir pretvīrusu iedarbība, triptofānu, serotonīns mūsu garastāvoklis, un tātad triptofāns ir tā kā palīdz tieši mūsu nervu sistēmas un garastāvokļa uzlabošanai. Fitoestrogēnus, bioflavonoīdus, alkaloīdus. Lūk, ļoti plašs spektrs, un trigonolīnu, nikotīna skābes atvasinājums, kurš regulē šūnu dalīšanās tempu un ieteicams pie neirodeģeneratīvām saslimšanām, kā arī pazemina cukura un holesterīna līmeni asinīs. Satur saponīnus, kas arī darbojas pret holesterīnu un arī kā pret iekaisuma līdzeklis. Un sierāboliņu sēklas satur ļoti daudz gļotvielu, 20 līdz 40%. Šīs gļotvielas palīdz izšķīdināt senas, sakrājušās, sabiezējušas, patoloģiskas gļotvielu masas no elpošanas ceļiem, plaušām, un tās izvada ārā atklepojot, atkrēpojoties, un arī caur sviedriem un limfatisko sistēmu. Kas ir ļoti svarīgi, uzmanību, sierāboliņš pastiprina dzemdes saraušanos, tāpēc grūtniecēm tas strikti ir aizliegts.
Vēl sierāboliņš regulē ogļhidrātu un lipīdu vielmaiņu, atbalsta imunitāti, veicina rētu sadzīšanu, normalizē kuņģa zarnu trakta darbību un vēdera izeju, pretiekaisuma iedarbība, stabilizē arteriālo asinsspiedienu, ieteicams sieviešu veselībai, pastiprina metabolismu ātrumu, uzlabo alkohola metabolismu, tātad palīdz ātrāk sadalīties alkoholam organismā, pazemina vēlmi pēc trekna ēdiena, ceļ seksuālo aktivitāti, palīdz pie trauksmes sajūtas un menopauzes, samazina olnīcu, cistas izmērus, uzlabo atmiņu. Un kādos vēl NSP kompleksos ir iekļauts sierāboliņš? Tie ir varigoni, kā jau es minēju, tātad vēnām, kas ir tāds komplekss Liver Health formula, tātad aknu formulā, Boswellia plus, kas nav mums pieejama, bet Krievijas tirgū, un Bres-Is arī pieejams Krievijas tirgū, bet šajos komplektos iekšā ir arī sierāboliņš pievienots. Un jā, tiešām Liver Health formulu arī var piedēvēt sieviešu veselības produktam, jo ir gadījumi no prakses, kad lietojot šo te aknu formulu 3 mēnešus sievietei ap 49-50 gadiem atjaunojas jau it kā pazudušas mēneša reizes. Lūk, gadās arī tādi blakus efekti ļoti labvēlīgi. Otrais produkts, kas ir šajā kapsuliņā, tas ir timjāns. Azerbaidžānā timjāna tēja ir ļoti iecienīta. Tā ir ļoti sena tradīcija pasniegt to pirms katras ēdienreizes, ar ko timjāns tik īpašs. Bet arī visā plašā pasaulē timjāns kā garšaugs ļoti īpašs. Noņem nogurumu un spriedzi, noskaņo uz atpūtu un mieru. Ziemā sasilda, vasarā atsvaidzina, sagatavo gramošanas sistēmu ēdiena uzņemšanai, lieto pie saaugstēšanās, novērš ķermeņa laušanas sajūtas, mazina iekaisumus, noņem sāpes, pastiprina lietojamo antibiotiku iedarbību, tātad, ja lietojat antibiotikas un kopā vēl pieliekat šo, tad iedarbība būs spēcīgāka. Tātad spēcīgāk darbojas pret dažādiem vīrusiem, baktērijiem, tur tā tālāk. Nomierina elpošanas ceļus un kakla gļotādu. Tam ir spazmolītiska iedarbība. Veicina gļotu izvadīšanu no elpošanas ceļiem, tāpēc izmanto, lai pabeigtu bakteriālo pneimoniju vai garāk lepus ārstēšanu. Uzlabo vispārējo stāvokli pie sliktas dūšas, pie spazmām, vēdera pūšanās, aizcietējumiem. Tam ir pretparazitāra iedarbība, pretsēnīšu iedarbība, viegla urīndzenoša iedarbība, iesaka pie sirds asinsvadu saslimšanām, aterosklerozes, pie dismenorejas, atbalsta imūnosistēmu, uzlabo smadzeņu darbību tieši bioflavonoīdu dēļ. Un antioksidatīva iedarbība ir. Pazemina lielu apetīti kopā ar triptofānu, kas ir sierāboliņā, tie abi lieliski strādā svara samazināšanai. Mazina tieksmi pēc alkohola, ieteicams vīriešu veselībai, dziedē rētas, brūces, paaugstina kuņģa skābumu, uzlabo zarnu mikrofloru, mazina alkohola toksicitāti pret aknām un smadzenēm, uzlabo lipīdu vielmaiņu, palīdz pie klimakteriskā sindroma, ieteicams pie reumatoīdā artrīta. Kāpēc timjānām tik daudz labu īpašību? Jo tas satur daudz askorbīnskābes, tāpat daudz B grupas vitamīnu, B2 vitamīnu, B6, B1, B3, daudz retinola, kas ir A vitamīns, K vitamīnu. Vēl timjāns ir bagāts ar minerālvielām. Visas cietās zālītes bagātas ar minerālvielām. Daudz tajās ir magnie, dzels, kalcija, vara, kālija, mangāna, cinka, selēna un bārija. Vēl satur timolu, daudz ēterisko eļļu un flavonoīdu. Tātad uzmanīgi tiem, kam ir alerģija uz ēteriskām eļļām. Timols iedarbojas pret mikrobiem un pret parazītiem. Pret tādiem mikrobiem kā zarnu dizentērijas nūjiņa, vēdera tīfa patogēns, pret zeltaino stafilokoku, hemolītisko streptokoku, mājas pelējumu,
raugveida sēnītēm. Tāpēc, piemēram, pie kandidozes ņemam Liverhels formula plus fenugreeks ar timjānu plus ķiploks vai pipars, ķiploks, pētersīlis un visus kopā lietojot un ievērojot vēl arī diētu, tad jāsaka kandidozē ardievas. Ļoti labs salikums būtu. Kad nedrīkst lietot? Pie grūtniecības. Pie izteiktām alerģiskām reakcijām, tātad, ja ir individuāla nepanesamība, pie nieru patoloģijām un pie kuņģa un 12 zarnu čūles sāsinājuma stadijā. Drīkst lietot ar krūti barojošām māmiņām, jo abi augi veicina laktāciju. Vēl šo kompleksu neiesaka lietot vienā reizē ar asinsspiedienu pazeminošām zālēm un alkoholu. Dienas ieteicamā deva ir 2 kapsliņas 3 reizes dienā, bet tīri profilaktiski vienkārši tā, kā saka, uzturēt organismu, tad pietiek ar 1 kapsliņu 3 reizes dienā. Var pirms ēšanas, var pēc ēšanas, var ēšanas laikā, kā jums labāk. Jo tās tiešām ir 2 ļoti lieliskas garšu veicinošas zālītes. Lūk, tāds mums ir vēl viens ļoti, ļoti feins produkts. To iesaka arī sievietēm, kam menopauze tuvojas un kad karstumi nāk un tā tālāk, jo arī sieviešu tīri hormonālai sistēmai ļoti labi palīdz. Lūk. Paldies par uzmanību šovakar!